Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šodien Saudarābijā notiekošo ASV un Krievijas diplomātu sarunu rezultāts varētu būt Amerikas Savienoto Valstu un Krievijas prezidentu tikšanās. To atzīst daudz ekspertu un analītiķi, vienlaikus izvirzot hipotēzes par šādas tikšanās potenciālo vietu un arī iespējamajiem rezultātiem. Pagaidām vienīgā Eiropas atbilde uz ASV iniciēto aktīvo komunikāciju ar Krieviju ir vakardienas neformālā Eiropas līderu sanāksme Parīzē, par kuras taustāmajiem rezultātiem spriest grūti. 8 Baltijas un Ziemeļvalstu intereses sanāksmē pārstāvēja Dānijas premjerministre Mette Frederiksena, kura žurnālistiem paziņoja, ka Krievija tagad apdraud visu Eiropu. Netik pesimistisks bija Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viņš pēc sanāksmes norādīja, ka Eiropas attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm iet jaunā fāzē un Eiropa to apzinās. Mūsu Eiropas partneri apzinās, ka ir pienācis laiks palielināt Eiropas aizsardzības spējas, paziņoja Tusks, piebilstot, ka šajā jautājumā valdot vienprātība. Neformālajā sanāksmē Parīzē piedalījās Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas, Polijas, Spānijas, Nīderlandes un Dānijas valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs Antonio Košta, Eiropas komisijas prezidente Urzula Fonderlejena un NATO ģenerālsekretārs Marks Ritte. Latvijā faktiskā bezdarba līmenis janvāra beigās bija 7,2%, salīdzinājumā ar iepriekšējā mēneša beigām tas pieaudzis par 2% desmitdaļām, bet salīdzinot ar 2024. gada janvāri saglabājies nemainīgs, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Janvārī Latvijā bija 66 700 bezdarbnieku, mēneša laikā vīriešu bezdarbnieku skaits palielinājies par 1500, bet bez darba esošo sieviešu skaits tikai par 300. Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien atbalstīja virzīšanai otrajam lasījumam grozījumus likumā par policiju. Tie paredzēs tiesības policijai apturēt bezpilota lidojošas ūdens un sauszemes ierīces, ja tās apdraud sabiedrības drošību, personu dzīvību vai veselību, apsargājamo objektu vai kritiskās infrastruktūras drošību, apdraud vai traucē policijas uzdevumu izpildi, vai, ja ir pamats uzskatīt, ka tās tiek izmantotas noziedzīgiem nodarījumiem. Vēl Saeimas komisijās šodien atbalstīts aizliegums turisma pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt un sniegt turisma pakalpojumus Krievijā un Baltkrievijā, kā arī atkāpšanās no Eiropas Savienības direktīvas attiecībā uz transporta līdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas nepieciešamību transporta līdzekļiem, kas satiksmē nepiedalās. Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izstrādājis mobīlo lietotni meteo.lv. Tajā iedzīvotāji var saņemt informāciju par laikapstākļiem un brīdinājumus par bīstamām meteoroloģiskām un hidroloģiskām parādībām. Aplikācijas izstrādē tika rīkots atklāts konkurss, tajā uzvarēja SIA Cube Mobile, līgums bija par 64 418 eiro. Uz doto brīdi aplikāciju ir lejuplādējuši apmēram 1000 Android tālruņu lietotāji. Daugavpils pašvaldība aicina iedzīvotājus aptaujā izteikt savu viedokli par spēļu zālēm Strādnieku ielā 88A, 18. novembra ielā 186A, Jātnieku ielā 79A un Ventspils ielā 27. Aptaujas rezultāti palīdzēšot domē noteikt, vai minētās spēļu zāles aizskar iedzīvotāju intereses, apdraud drošību, kārtību, naktsmieru vai, piemēram, veicina azartspēļu atkarības veidošanos. Aptaujas anketas pieejamas Daugavpils pašvaldības informācijas birojā, piedzīvojamās mājas apsaimniekotāja, kā arī dzīvojamo māju, kas atrodas 150 metrus no spēļu zāles, dzīvokļu īpašnieku pastkastītēs. Savu viedokli iedzīvotāji var paust līdz 4. martam. Šajās dienās parakstīts SIA East Metal uzņēmuma daļu pārdošanas līgums starp Dānijas uzņēmuma pārvaldītāju un Latvijas investoriem. Tādējādi viens no Latvijas lielākajiem metāla apstrādes uzņēmumiem kļūs par vietējā kapitāla uzņēmumu. Atgādināšu, ka pagājušā gada augustā uzņēmuma mātes kompānija paziņoja par maksātnespēju, tas ierobežoja uzņēmuma darbību Latvijā, taču kopš augusta East Metal atjaunoja un stabilizēja savu darbību, šobrīd tiek risinātas noslēdzošās juridiskās formalitātes un detalizēta informācija par investoriem tikšot publiskota vēlāk. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Radio.